tieši 80, jā. Skaistā mana brāļa sēta, skaistākā. Ja tepat pie gaujā. 1, 2, 3, jā. Silts. Mārta ir Marta. Marta? Jā. Ar Martu droši vien tu vēl neesi pazīstams. Ar Martu, nu jā, es vispār lielāko daļu Latvijas meitenes pazīstu. Klausies, kā es viņu pieteicu, tev viņai kā pēdējo mohikānu, tas nekas? Vienalga, jā, viss kārtībā. Bet no sākuma izsāc, kā tu mēri viss tagad kaut kā digitāli, bet tu joprojām tā kā vecos laikos. Un pagaidām mēri, jā, nu 35 gadu apmēram jau. Bet mani ģimene viss, man meita te skrējas no rīta, kurai jau šogad būs... Katru dienu, ja? Rītā un vakarā. Pēdējā diennaktī cēlies pa 24 centimetri. Tas nav milzīgi daudz. Ir smuks un skaists ūdens šopavasar, bet 1956. gada maija pirmajās dienās bija šeit. Nepārprotam, tas ir izmērīts un precizēts. No šī pavasara, kas sāk kāpt celties ūdens, ir 3,50 metri uz augšu patreiz. Upē laivotāji iecienītajā vietā pie Melturiem šorīt pulcējas arvien vairāk interesētu. Adrenalīnu izdala. Un kā liecina aktuālā informācija šorīt pulksten 11. ūdens līmenis amatā bija 1,89 centimetri un ūdens temperatūra plus 1,8 grādi. Neprecīzi informācija. Brīdina, ka laivotājiem, kuriem ir maza pieredze, nekādā ziņā nevajadzētu doties uz amatu. Tās vietā var izvēlēties citas mierīgākas upes. Uz kurien tā upe plūst, ka viņai šitā jāsteidzās? Visas upes plūst uz jūras, dzirdēju kaut kā. Bet cik man patīk, ka lietas līdz, tas laiks ir grāzīgi nemīlīgs, bet visi pasies kādi apņēmīgi vēl, visi ir gatavi tulīt doties, tā teikt, Tāpēc, ka straumē. viņi visi zina, ka beigās būs desumaiļi. Es tikko dzirdēju, kur austrumslāvi arī ciemā sabraukuši, bet es skaidrā latviešu valodā dzirdēju, ko viņi viens otram prasa, ko dersim. Зачем гитара? Кто будет гребеть с гитарой? Это на завтрак. Это на завтрак? А вы сами откуда? Из Риги. Да. A ko vietējie domā par šito cirku visu, kas notiek? Neko, te jau no diezgan senu laiku. Kas tas vispār notiek? Nu, tauta prātā sajukus ir vai kas? Tā viņi dara. Latvieši. Izkāp, izlūko, ir baigi dūli, ir īstais. Bail ir drusku. Ja? Pats šitā nav ūdens, braucis otro reizi, tagad braukšu otro reizi, 2 metros nekad. 3 centimetri mēs esat nokrities no 198, tagad 194. Kamēr skatās kaut kādus video, kur brauc pa kaut kādām tur Zambezī vai kaut kādām tur, nu brauc gāži. Tā kā paskatās, kā amatā brauc. Mēs rīt kāpsim iekšā. Tur jau tā lietas neesmu skatījusies nevienu video. Vajag novērtēt tur vien iekšā. Galīgi bez pieredzes nevajadzētu. Braucu 20 gadus. Pirmā reize bija man 15 gados. Es biju pārmīgs kā dieks. Slikta pieredze. Papildējāmies pēc vārtas iežu. Es arī nezināju, ko es eju. Mēs dzirdējām par sliktu pieredzi. -1 laiva. Drusku respekts pret upi. Pasaka viņiem, ka viņi vairs tev. Pasaka tev. Iesmēlām laivu, pēc tam netikām krastā, tad apgāzāmies, un tad tagad kādam ir laba mašķerēšanas laiva. Tu tagad prātīgākais no braucējiem būs. Diez vai. Ķiverīt sarkanu peldēja, bet to neizdevās izglābt. Kur tie paši cilvēki ir, kas iegāzās? Kaut kur viņi nāk pa to malu, viņi tikai drīz jau būs kaut kur klāt. Nebija tādi pārgalvīgie drosmīgi pieredzējušie? Nē, es taču nevajag baigi pārgalvīgiem būt, lai apmestos.
Kaut kam jau vecāki ir aizliedz braukt šajā braucēdā. Kur ir visbīstamākais posms šeit? Visbīstamākais Lustūs skaitās. Tur arī daudz ūdens, viņš nes visu tāpatās. Bet ko nozīmē bīstams? Tas ir bīstams, jā, nemāk izbraukt. Ja tu atver acis lielas un skaties uz to Lustūzi, un vēl bļauj. Viss kārtībā. Kāda bija sajūta? Mums vienkārši nepilns motors meitri neizrūk, 3 cilindri strādā. Nē, es redzēju, jūs ierāvāt, tikai tu vainīgs ierāvāt. Jā? Nopietni? Nē. Noskrēja visi dzīvi gāci. Un tā. Paliks, pat nezinu. Bija augsts ūdens? Nē, normāli. Silti. Jā? Tas adrenalīns, man liekas, tāds, bet nevar būt. Kur pārējie? Tas ir tā adrenalīnam tieši. Ja teologi es varu Maskavas forštoties sarunāt džeks, kas nobiedē vienkārši tā paša adrenalīna var dabūt. Vai ne? Es šorīt viņu liftā nobiedēju. Redz, viņš vēl brauc uz amatu. Viņam nepietika. Džeki, jūs zīmi neredzat? Kā upē, ko pa krastu jāpēl? Kā upē tev pēc nedzirdēju?